Labdien! Šī ir Rakstniecības virtuves kārtējā epizode, un šodien pie mums viesos ir dzejniece un rakstniece Rūta Mežapilka no Rīgas, kura piedalās ar savu kaķi savā radošajā mansardas stāvā. Viņš šobrīd atrodas. Un tālāk jau tad mēs uzzināsim, kā viņai radošais process ir, kā viņai atnāk šīs apskaidrības domas, ko vajag sacerēt un kurā brīdī. Labdien, Rūt, kā tu jūties šajā dienā? Es nezinu, cik lielā mērā tu esi mistiska, bet šonakt esot Valpurģu nakts, ko mēs kādreiz Kultūras akadēmijā bija tie karnevāli, mēs ļoti svinējām, līdām pār žogu un piedalījāmies Valpurģu naktī pirms gadiem 10, 20. Nu, kā es jūtos? Ir 30. aprīlis, ir sākusies dārza sezona, ir beigusies lielā briesmīgā ziema. Es jūtos atdzimusi, atkopusies, atguvusi enerģiju. Kā es jūtos kā rakstniece? Es esmu mazliet aizgājusi prom no aktīvajiem procesiem, jo patiesībā jau vienmēr rakstniecība man ir bijis tāds, nu, teiksim, mīļš, ļoti mīļš hobijs, bet naudas darbi, peļņas darbi un tas viss brīžam ir bijis priekšplānā. Tāpat arī visāda veida sabiedriskā darbība, nu, ko mēs tagad varbūt neapspriedīsim, nav vērts. Nē, tas ir ārpus, Parunāsim tas ir par ārpus kadra. Jā. mūžīgajām vērtībām. Tas ir ārpus kadra, jā. Jā, bet jautājums ir, es tev īsti nevaru piekrist, jo es gribētu teikt, ka es arī vairākas reizes mēģināju sev iegalvot, ka rakstniecība man ir hobijs. Bet neatkarīgi no tā, vai tev tajā gadā iznāk grāmata, vai tur strādā pie grāmatas, vai nestrādā, es teiktu, ka tas ir dzīvesveids, tas ir domāšanas veids. Jo ja tu esi kaut vienu grāmatu izlaidis, un viņa ir profesionāla, tad tu no tā nevari aizmirst, no tā nevar attiekt. Nē. Pat ja ir pauzes starp grāmatām vairāki gadi, kā tas man ir, tu vienalga dzīvo kaut kādā tādā gaidīšanas režīmā, gadiem. Man pēdējā grāmata iznāca 22. gadā. Tas nemaz nav tik sen. Tas man tagad liekas, ka tas ir nu pat. Zini, Tātad kā ir pēc, 22. pēc gadā iznāca 50. dzīslu krājums neputnā tālāk saucās. Jā, šis tālāk iznāca 22. gadā, bet pirms tam iepriekšējais dēļas krājums iznāca. Desmitajā Pag. gadā, 10. gadā. Man tagad ir pilnīgi jāpaskatās. Šis te iznāca 10. gadā. Jā, 12 gadu Tā kā tu, starpība. jā, bet vēl pirms tam 12. gadā iznāca romāns. Tas bija vēl pēdējais Gerkena romānu konkurss. 12. gadā iznāca romāns. Tā kā tu pareizi pēc, cik gadi ir starpā. Bet visus šos gadus man tomēr ir bijusi publikācijas, jaunā gaita, domazīmē, satorī. Jā, es mazliet arī palasu un sekoju. Tā nav, ka es neko nelasu. Nē, Nē, es saku, ka es esmu arī pamanījis tavas publikācijas. Es tikai saku, es izlasu kaut ko no tā secinu, paņemu. Es vienkārši, es parasti neapspriežu to, ko es esmu izlasījis, kā tu saki, satorī vai domzīmē. Es sekoju tai literārai videi. Bet jautājums ir tāds, ņemot vērā, ka dzēja vispār Latvijā, man liekas, kā teica Vēdenbaum dzejnieka, mums ir vesels bars. Un, kā zināms, brīžiem sajūta, ka dzejnieki ir vairāk nekā dzējas lasītāji. Tā reizēm tāda sajūta ir tīpaši kaut kādos dzejnieku sajietos, kuri tikai dzejnieki, kas klausās dzejniekus. Ja? Jā, bet kā mēs redzam, tomēr ir daži atsevišķi, teiksim, kā Vēdiņš un citi, kuriem ir tomēr savs fanu loks, kur spēj kaut kādu, kā dzejnieki, arī tas Steinbergs, kurš dabūja tagad to balvu, ja, kuri kā šovmeņi, ja, viņi atnāk, viņi uztaisa šovu ar savu dzēju, un viņiem ir kaut kāds, teiksim, vairāk simtu fanu, teiksim, līdzskarēji loks. Bet jautājums ir,
Kā tu zini, Ulmaņa laikos netika nodalīts dzejnieks, prozaiķis, patiesībā vai nu tu esi literāts, vai tu neesi literāts. Nu, man liekas, ka nevar nodalīt, jo šobrīd dzejnieki arī, kā zinām, strādā pie romāniem, tur eipurs, tur rokpelnis un kam tikai nav visādi īsromāniņi arī dzejniekiem. Ja, tā kā patiesībā to nevar nodalīt. Nē, to nevar nodalīt. Tā vai nu tu esi vārda mākslā vai nē. Vienīgi, nu jā. Vēl viena lieta ir, šobrīd es rakstu romānu. Es viņu rakstu jau 10 gadus. Viņš ir ar lielu apjomīgu vēsturisko materiālu, kuru es savā pedantismā patiešām vēcu pa visādiem arhīviem. Un, nu, īsumā tas ir 20. gadsimta lielās vēsturiskās politiskās pārvērtības caur vienas sievietes prototips ir mana vecmāmiņa, kura ir pārdzīvojusi abus pasaules karus un visādas personīgās drāmas. Un, nu, proza, romāni, tas ir 100 km maratons. Dzeja, tas ir sprints. Jā, bieži vien vieglāk ir saņemties uz vairākiem sprintiem nekā uz vienu maratonu. Nu, protams, jo es uztveru, ka dzeja vispār ir 100 metru skrējiens. Jo tajā brīdī, kad man Dakša, Valters Dakša teica, viņš saka, nu, te nav kāds dzīve krājums. Nu, es teicu, nu, nav, bet nu, rīt būs. Nu, es 3 nedēļās uzrakstīju savu 6. krājumu Hajā. Es viņam atnesu, tu zini, 3 nedēļas pagājuši, man jau ir plāni mainījušies. Tad nācās izdot pašam savā izdevniecībā, ja? Bet ne, tas stāsts ir par to, ka vienkārši, ja tev ir iedvesma un kaut kādas iestrādes, tad, protams, ka dzējoļu krājumu var uzrakstīt 3 vai 4 nedēļās, un tas ir pilnīgi normāli. Un es piekrītu par tiem romāniem, jo es tikko nodevu izdevniecībā romānu par Pāvilu Rozīti, kuru es iecerēju kaut kādā 12. vai 14. gadā, sāku rakstīt 19. un pabeidzu aizvakar. Ja? Nu, tad vienkārši kā tas ir, kad tu tiešām sēdi arhīvos, kad tu lasi vēstules, laika biedru atmiņas, kad tu pa pilienam, pa teikumam vāc kopā skrupulos to cilvēku biogrāfiju restaurē. Ja? Var sakot, katru mēnesi, katru gadu. Un tas nav vienkārši, jo kā tu piekrīti arī pa tavai vecmāmiņai, es domāju, ka viņa ir kaut kāda biogrāfija, kaut kādi baltie plankumi vai kaut kas tev bija jāizpild ar savu to radošo iztēli un tā. Nu, tu visu nevar, nevienu cilvēku tu nevar pilnībā pārzināt. Pat mēs sevi nevaram. Mēs esam aizmirsuši, kādi mēs bijām 20-30 gados. Jā, tu ļoti svarīgā lietā pieskāries atmiņai. Prozas rakstīšanā. Man liekas, ka kaut kā beigās visi lielie stāsti, visi romāni reducējās uz to problēmu, kā mēs vispār sevi atceramies, kā mēs atceramies laiku, kā mēs atceramies notikumus. Dzeja ir kaut kas tāds uzplaiksnījums, tas ir mirkli. Nu labi, es te arī runāju varbūt laikam par tādu veidu dzeju kā izrakstu, kas ir īsi, koncentrēti, nu rati, kad vairāk, teiksim, par kādām 50 rindām, jo, pieņemsim, ir arī eposi un poēmas garas. Bet man laikam viens no garākajiem dzejoļiem ir šāds. Man tāda ir viena no īsākajiem. Nu redz, katram ir savs. Jā, nu pie kā mēs palikām? Nē, mēs palikām par to atmiņām, es tev pilnīgi piekrītu, jo tā brīdī, kad es rakstīju romānu par Rozīti, tu saproti, es tagad vācu materiālu, un es konstatēju, ka tas, ko Rozītis, ko citi atcerās vai Rozītis par to laiku, un, piemēram, ko viņa draugs Valds Grēviņš atcerās par konkrēto kaut kādu epizodi, kaut kādu kopīgu viņa sadarbību, ir pilnīgi kaut kas cits. Un tā kā es gribu uzsīt arī romānu par Valdu Grēviņu, un es esmu līdz pusē ticis, tad vienkārši man bija baigi grūti saprast, ko likt romānā par Rozīti, kurš skatījums ir pareizais, un kurš ir Grēviņa skatījums, kas piedarās vairāk romānam par Grēviņu, ja viņi ir, cīņu biedri, draugi un tā tālāk, no jaunības. Un es esmu intervējis, kā tu saki, arī savu vectēvu un vecomāti.
un mans vectēvs ir savu dzīvi pārstāstījis reizes 3, 4 vai 6. Un es sapratu, ka es no viņiem tikai arī saprotu pāris tādas spilgtākās dzīves epizodes. Es nesaprotu, kā viņi dzīvojuši, kāda viņiem bija motivācija. Man ir grūti tam pieslēgties, jo es jau neesmu viņi. Es varu tikai saprast to, ko viņi man ir pārstāstījuši reizes 6. Man sakot, kas ir spilgtākais, kas ir aizķēries. Viņi, protams, visi ir debesīs. Tu saskaries ar citu cilvēku stāstiem par kaut ko un centies no tā izveidot savu stāstu par šo cilvēku. Bet zini, kā ir? Kad es sāku rakstīt šo savu romānu par 20. gadsimta sākuma notikumiem, es runāju ar vairākiem cilvēkiem, manu tēva brāli. Tad es vēl pati atceros, ko man tēvs ir stāstījis par savu bērnību 20. gadsimta 30. gados. Un, var sakot, es ieguvu vairākus liecinieku stāstus par vieniem un tiem pašiem notikumiem. Un tu zini, tie stāsti bija ļoti atšķirīgi, pat detaļās. Piemēram, tur bija tāda epizode, kur sākās Otrais pasaules karš. Mana vecā mamma ar saviem bērniem tajā brīdī dzīvoja netālu no Liepājas, kur viņi strādāja pasta nodaļā par pasta nodaļu vadītāju un telefonu centrālas telefonisti. Tēva atmiņās ir, ka viņš stāv klajā laukā, viņam ir 10 gadi, viņš gana govis, ir agrs 23. Kurā dienā tas karš sākās 23. laikam. Nu, labi, nav svarīgi. Ir vārds sakot, kara pirmais rīts, un viņš atcerās, ka tur pāri lido vācu bombārdi. 22. armāda. 22. jūnijas. Labi, nav svarīgi. Var sakot, tajā dienā viņš stāv un viņš atcerās, ka tur pāri lidoja vācu iznīcinātāju, bombardētāju armādu, un viņi tur lidoja Liepājas virzienā bombardēt. Savukārt mans tēva brālis, viņam šādas ainas atmiņās nav. Viņam vienkārši nav. Es viņam jautāju, nu, kā tu atceries? Ko tu atceries no tā rīta? No kā tu pamodies? Vai tur kaut kas rūca vai sprāga? Viņam vienkārši šīs ainas nav. Toties viņam ir vēlāk visādas citas ainas, kas pēc tam notika, kuras savukārt nav manam tēvam. Piemēram, tur ir tāda aina, nu, tas karš ir sācies. Ir sarošījušies vietēji latviešu pretestības kustības. Jā, nacionālie partizāni. Tādi, kas kā viņi sauca. Bet viņi sita atējošos krievus, jā, aizējošos krievus viņi sita un dzinās pakaļ. Nav tik svarīgi konkrēti iezīmēt, bet tur ir tāda aina, kur nacionālie partizāni sazvanās. Nē, nu toreiz viņi bija vienkārši aizsargu organizācijas dalībnieki, visus jau 14. jūnijā nepaguva aizveikt. Bija cilvēki, kas bija palikuši un organizēja kaut kādu darbību. Un tad ir tāda aina, ka tajā telefona centrālē ierodas čekistis, cilvēks ar šauteni, vai viņš bija partorgs vai čekistis. To neviens no manas tēvs, ne manas tēva brālis neatcerās. Un šis cilvēks aizliedza dot telefonu sarunas. Nu, apturēt sakaru. Un tad tur ir tā interesanta lieta, ka mana tēva atmiņā šis čekistis parādās kā latviski runājošs, bet tēva brāļa atmiņā tas ir krievu čekistis. Nu, arī interesanti, kāpēc. Bet man nav nekāda pamata apšaubīt ne tēva brāļi. Vienkārši abi stāsta to, ko viņi atcerēja. Jo tas ir bijis tik sen. Un viņi paši tos stāstus
Es nedomāju, ka viņi ir aizmirsuši tāda veida pārdzīvojumi. Tie iesēžās atmiņā ļoti dziļi. Bet laika gaitā ar atmiņām ir tā, ka tu stāsti sev šo stāstu vēlreiz un Un vēlreiz un viņi pārstāsti savērtījās, viņi uzslāņojās kaut pārdot. kā. Jā, viņi kaut kā uzslāņojās, viņi kaut kā pāraugties, kā Jā. stāsti paši. Jā, tieši tā. Tas ir kaut kas līdzīgs kā ar magnetofona ierakstu pārrakstīšanu. Tu pārraksti, un beigās kaut kādas detaļas viņas tur tā kā pašas no sevis pārveidojās. Un Jā, tad man bija jādomā, bet bet es tev, cik objektīva ir mana atmiņa. mūsu atmiņa nav objektīva, uzreiz pasaku, mēs esam ļoti subjektīvi. Bet es abrīnoju tavu, iedziļināšos kara šausmās tajā visā, ka tu, ja tu spēj to darīt, es teikšu atklāti, es spēju līdz 40. gadam, līdz Krievu ienākšanai, pēc tam ir tā, ka man tās šausmas, visas tās zvērības, tās represijas, tās slepkavošana, man tas ir pa smagu. Es to nevaru. Es to nevaru sakremot, godīgi teikšu. Tāpat kā kaut kāds izsūtīšanas. Jā. Vienkārši es īsti man dzimta par laimi izvairījās no izsūtīšanām, bet īstenībā tur bija, vienkārši es saku, tas man ir pa smagu emocionāli, es pārāk līdzpārdzīvoju. Es to nespēju aprakstīt literāri. Jā, un tāpēc es tiešām tevi abrīnoju, ka tu savu spēju, un tad doma ir tāda, ka parādīt, ka cilvēks paliek, tā tava vecmāmiņa nesalūst, viņa ir stipra personība, viņa spēj izturēt visas tos laikmeta vētras un visu. Nē, mana vecmāmiņa, mamma, tas vispār ir atsevišķs stāsts. Viņa ir izturējusi ārkārtīgi daudz. Ārkārtīgi daudz. Un, zini, kā ir? Gan viņa, gan tas tēva brālis, Sigurds Mežavilks, starp citu, Jā, savās paudzes viens no zināmākajiem sporta fotogrāfiem un žurnālistiem. es viņu pazinu presnamā 90. Es iepazinos, viņš ļoti, ļoti jauks Tur cilvēks. ir 90. viņš vēl aktīvi fotografēja, Jā. rakstīja, piedalījās sabiedriskā dzīvē. Viņam vienmēr Zini, bija kaklā labs Nikons, viņš vienmēr tur soļoja tāds atspērīgs kaut kur no pasākuma uz pasākumu. Jā. Viņos abos bija kaut kāds tāds iekšējs tāds, atsvešinātība, ne augstums, nē, bet tāds, es saprotu cilvēku, kurš ir redzējis visļaunākās lietas, kas vispār var notikt ar cilvēkiem, un pēc tam izdzīvē, viņš paliek citādāk. Manam tēvam tas nebija. Viņš bija izgājis šos briesmīgos brīžus vēl tomēr salīdzinoši kā mazs bērns, bet tas Zigurds, viņš pēc tam bija aizkūlies, aizskrējis brīvprātīgi, iestājies tajā, kā viņš sauc, 201. Latviešu strēlnieku divīzija, ko organizēja Viļa Lēča valdība kopā ar čekistiem. Protams, viņš tur bija aizskrējis, viņš bija nonācis frontē 16 gadu vecumā, viņš bija gulējis ziemā pie Maskavas frontē starp sasalušu līķu kaudzēm. Viss iespējamās šausmas, kādas iespējamas, viņš bija redzējis. Un arī interesanti, ka par šo te visu, ko viņš tur bija redzējis, viņš sāka runāt tikai, būtībā dažus gadus pirms aiziešanas. Es viņam biju jautājis arī agrāk, bet viņš kaut kā izvairījās no tām sarunām. Viņš negrib par to runāt, parunāsim par kaut ko citu. Bet pāris gadus pirms aiziešanas viņš nodzīvoja ilgu mūžu, skaidru saprātu, skaidru domāšanu līdz praktiski pašām beigām. Viņš aizgāja 15. gadā, 11 gadu šobrīd apmēram pēdējo kopš aiziešanas. Un tikai pāris gadus pirms beigām viņš sāka kaut ko stāstīt, kā tur ir bijis un kas tur ir bijis. Tas bija drausmīgi. Un tev kā rakstniekam tas kaut kas noderīgs arī tavai grāmatai topošai? Kā lūdzu? Tev kā rakstniecei kaut kas noderēs arī topošai grāmatai no viņa stāstītā? Jā, tur par to visu ir.
Un man lēnām top, jo kamēr es šo rakstu, es sāku rakstīt 16. gadā, pēc Sigurda aiziešanas mūžībā. Tikmēr sākās, jau bija sācies pirmais Ukrainas tas kara posms, 14. gads ar Krīmu, un tad pienāca pandēmija, un pienāca 22. gads, un tad tas viss iedeva kaut kādu tādu pilnīgi citu skatījumu. Es vienkārši atceros 22. gadu, es jau strādāju Rīgas domē. Tas rīts arī bija drausmīgs, kad es piecēlos, un vīrs bija piecēlies agrāk, un es nonāku lejā virtuvē, un viņš saka, ārprāt, Kijevu bombardē, un, un tad mēs tur sākām rīkoties, un stihiski kaut kādas darbības veikt, jo bija skaidrs, ka tūlīt būs bēgļi, un bēgļi bija daudz, un, tas viss bija arī briesmīgi. Bet, jā, kaut kādā veidā šādas pieredzes viņas tomēr ir jāprocesē. Viņas Nē, ir jā, es esmu dzirdējis no, jāizvada. jā, jau es esmu dzirdējis no vairākiem mūsu paudzes un vecākiem tiem literātiem, rakstniekiem, kad kopš Krievijas pilnā iebrukuma Ukrainā, ka viņi vairs nespēja rakstīt dzeju vai kaut kādus pēkstiņus, ka viņi grib rakstīt kaut ko nopietnu vai kaut kādas publicistiskas slējas, kas ietekmē sabiedrību, audzina, vai, tad būtībā ir daudziem mainījusies attieksme pret dzīvi, teiksim, no vieglprātīgas uz kaut kādu jau rezignējošu un tam līdzīgi. Kā lai saka, pēkšņi rakstīt vairs negribas. Jā, Patiešām, un arī nav noskaņojums kaut kādai literārai bohēmai, kad apkārt mirst cilvēki. Kad cilvēki sēž bunkuros un cilvēki tiek bombardēti. Kā tur vairs īpaši bohēma? Bohēma arī īsti nav vairs iedvesma. Tas attiecas uz bohēmu. Tad, manuprāt, bohēma kā tāda, viņas eksistē arī visšausmīgākajos apstākļos. Kamēr cilvēks ir dzīves, kamēr viņš dzīvo, viņam tomēr vajag kaut kādu, tur. Teiksim, atcerēsimies akurāters, tā paudze, Pirmā pasaules kara laikā paudze, kas Švābe Rozīts Grēviņš akurāters, viņiem katru dienu bija ballītes. Viņi kaut kur gāja, prezentējās, atvērās, darbojās, kā saka, viņiem bija. Jā. Un, ja tā padomā, tad tas laiks, Pirmās pasaules karš, vācieši pie Daugavas, tas viss bija tikpat un vēl eksistenciāli drausmīgāks mūsu tautai, latviešiem kā tādiem, vēl nekā tagadējais laiks. Tā kā, protams, un kā mēs zinām, tad arī, bet man jautājums ir, par ko tad ir tavā iepriekšējā romānā tā ieskicēja, varbūt pat tajā 12. gadā, kas iznāca, kā tu saki, viņi tika prēmēts tajā laikam Gerkens konkursā, dzimuši Latvijā, iznāca dienas grāmatā, un tur tu būtībā tā tad galvenās varones dzīves pasaule, pēcpadomju pop romāns. Viņš tā tiek saukts par pēcpadomju pop romānu. Tas ir, kā lai saka, ir tāds termins pieaugšanas romāns. Proti, kā bērns pusaudzis pāriet pār to pieaugušu cilvēku stadijā. Šis ir tāds tipisks manas paudzes pieaugšanas romāns. Skolas gadi, sākums vēl Brežņeva laikā, Brežņeva nāve kā svarīgs punkts. Es atceros, es esmu 1 gadu jaunāks par tevi. Es atceros, kā mēs skolā Brežņeva bērnu skatījāmies nāvi, visu pieminējām. Jā. Un tas visai mūsu paudze ir kaut kāds tāds būtisks, diezgan atskaits punkts. Un tad... Tu saproti, man ieinteresēja tīri tas, 89. gadā es pabeidzu vidusskolu. 88. gada pavasarī mēs bijām tādi dumpīgie tīnīši, kas visādos veidos, mēs protestējām, mēs atteicāmies apmeklēt militārās mācības stundas, mēs
ņirgājāmies vēstures stundās par to, ko skolotājs runāja. Es tagad saprotu, ka bija spiest runāt, bet mēs to Nē, nu uztvērām. viņiem bija žņaugi, viņam līdz 91. gadam bija žņaugi. Viņiem bija jārunā tas, kas bija jārunā pēc kā saka, pēc partijas programmas. Jā, viņi nevarēja. Jā, un tad bija ļoti interesanti, ka 88. gada pavasarī bija šī viena noskaņa, un tad tās vasaras laikā notika tas lūžums. Un rudenī mēs atnācām skolā, un tie skolotāji bija, tā teikt, mēs to uztvērām tā, ka viņi ir pārmetuši kažoks uz otru pusi. Viņi tagad ir piesprāduši auseklīšus. Jā, jo bija tautas manifestācija Meža parkā lielā, un sākās lielās tautas gājieni. Un vienkārši viņi saprata, ka tautas fronte uzvarēs, ka vienkārši jāpārmetās katrā pusē. Jā. Un tā pati, teiksim, tur skolas partijas organizācijas vadītāja, kas pavasarī teica viena, rudenī viņa sāk stāstīt kaut ko pilnīgi citu. Un tu saproti, kā mēs toreiz visi jutāmies, mēs savā tīņu tajā maksimālismā. Un jā, šī iemesla dēļ mūsu paudze ir tāda X-paudze, saucamā. Mums ir tāda diezgan neuzticīga, skeptiska pret visu veidu ideoloģijām. Tas ir labi, jo es piedodu man tajā brīdī, kad man pamatskolā bija klases audzinātājs un vēstures skolotājs Odisejs Kostanda, zināmais, ja? Tu saproti, ka tajā brīdī, kad viņš pilnīgos aizlieguma laikos mēs braucām tur kaut kādiem leģionāriem, kaut kādiem tur strēlniekiem, kaut kādus tur kapus kopām, kaut ko tu saproti, sargājām Sudrabkalniņu, lai Krievi neapķēs. Tu saproti, tas ir kaut kas tāds, saproti, no vienas puses mēs esam kamionieši, no otras puses mēs sargājam Sudrabkalniņu. Ja? Tad iedomājies, un no trešām kārtām mēs vēl ar vīru kopu vilki vēl dziedam šitās latviešu karavīru dziesmas, ja? Teiksim, ja? Pa kluso pilguns, kur, ja? Tad iedomājies, kas bija pa laiku, ja? Un vidusskolā man bija Valds Klišāns, kas arī ir izcils vēsturnieks, un viņš nekādu propagandu nedzina. Viņš vienkārši teica, ir lietas, par ko es vēl nedrīkst runāt. Viņš saka, bet, jūs izlasīsiet, jūs atradīsiet, jā, teiksim, kaut kā tā, viņš tāds ar puķiem. Ko citu viņi varēja teikt? Tagad es atskatoties labāk saprotu mūsu skolotājus, to, kādā situācijā viņi bija. Bet varētu sakot, labi, atgriežamies pie tā mana romāna. Es mēģināju nofiksēt šo pāreizu tīri valodā. Teiksim, tu atceries, kā burtiski pāris gadu laikā izmainījās valoda presē. Kādus eifemismus lietoja vēl, teiksim, 87. gadā, un tad nāca tas lūžuma posms 89, 90, kad varēja sākt runāt par tiešo. Un tas ir ārkārtīgi interesants tāds posms tīri no valodas, no visas tās valodas no publiskās komunikācijas. Jā, un to visvairāk varēja novērot padomju jaunatnē, kur sākumā bija ļoti komunistiska, pēc tam kļuva par Latvijas jaunatni un kļuva tāda patriotiska dažu gadu laikā, kas vienkārši arī kardināli nomainījās. Jā, tas nomainījās. Un nevienmēr tā ir kaut kāda sātīga izlikšanās cilvēkiem, bet tiešām mainījās tā, kā saka, paradigma. Protams, paralēli tam visam tur ir tā laika muzikālās undergrounds un tur tur tā visa vide. Arī tas, ko Podnieks parādīja, vai viegli būt jaunam, tur tie punki, rockeri, viss, kas bija tās subkultūras ar tajā laikā. Subkultūra 80. gadu beigās īsti nē, bet bišķiņ vēlāk es sāku Punki jau bija. Tādām subkultūras, tādām vietām, jā. Punki jau bija, Rūta, punki jau staigāja pa ielām. Jā. Tur arī tā vide, viss tur tā ļoti interesanti. Tie nebija metālisti, tas bija tas grupējums, kas saistās ar balvošu pilnu pegām, skumju akmeņiem. Širka. Jā, bet bija tāda visādi grupas. Jā, bet iedomājies, Rūta, kad tai dienā, kad pēc pērkona koncerta tika izdemolēts tas vilciens Ogrē, kur daudz arī tika notiesāti,
Tu saproti, man uz to ogres koncertu aicināja draugi. Un man intuīcija Mm. teica, nebrauc. Un es atteicos. Bet es būtu bijis tā vilcienā, es taču arī būtu lauzis vilcienu, rāvis apšuvumu līdz ar visiem tajā jauniešu eiforijā, 16 gadnieki. Ja? Un es tā Nu, padomāju, droši vien, ka tu aiziet līdzi straumei. protams, un es tā padomāju, redz, kā man tomēr Dievs pasargāja, ka man nebija jānonāk uz milicijas, kā saka, policijas, milicijas izmeklētāja sola, ja tur, var sakot, jāiet viss tas ārprāts cauri kaut kādu jauniešu koloniju un tā tālāk, ja, kas būtu pēc, ja es būtu viens no aktīviem vilcienu demolētājiem, nu ārprāts. Bet tas bija tāds pēdējais tāds brīdis, pēc tam jau vairs iestādes policija, nu toreiz milicija un tam līdzīgi lika mierā jau tos Bet es atceros, ka mēs gājām uz Opus Pro, uz Jumpros koncertiem, un pēc tiem koncertiem mēs bijām tā uzlādējušies, ka mēs gribējām kaut ko lauzt, kaut kur kāpt kokos, lēkāt pa galdiem, pa soliem. Viņi šausmīgi uzlādēja tie koncerti. Tomēr viņi tādi puspagrīdes bija, tomēr tās arī Jumpros dziesmas bija tādas, kā mēs zinām, divdomīgas, provokatīvas. Ja, divdomīga. Jā, līdz ar to saprotu, tu pēc tam biji tā uzlādēts, jūties tā, tāds pagrīdes disidents, tu jūties, ka tev vajag iet kaut ko piekaut milici, jā, saprotu, tāds sajūta. Tajā laikā visdisidentiskākais bija Inokentijas Pērplis, protams. Bet Jumprau bija ietekmīgi, jo viņiem daudz viņas klausījās, un viņas dziesmas daudz tālu aizgāja. Mēs visi vācām kasetes, ja. Un tad īsi sakot, tu aprakstīji to mūsu paudzes jaunības, to jūsmu un tās pārmaiņas visam, vairāk un mazāk tie romāni. Pārmaiņu process, ja tā grib noformulēt vienā vārdā, par ko tas romāns pirmais bija, par pārmaiņu procesu. Kā man tas izdevās? Šobrīd es liktu pati sev atzīmi 3 ar krustu 5 baļu sistēmā. Jo šķiet, ka varēja elegantāk un kaut ko varbūt izvērstāk, kaut ko precīzāk, labāk. Bet, tas bija pirmais mēģinājums. Un tagad ir otrais, arī par pārmaiņu procesu, bet tādā, pamatīgākā visu 20. gadsimta. Labi, bet ir jautājums, kad tu domā finišēt šo romānu, pie kura jau tu 10 gadus jau strādā, tev ir kaut kāda gaisma tuneļa galā, tev ir kaut kāda orientēta, tu saproti, ka tu varēsi finišēt? Kā lūdzu? Vai tev ir nojausme, kad tu finišēsi, pabeigsi šo otro romānu? Tagad es redzu gaismu tuneļa galā. Ja viss ir labi, aptuveni 2/3 visas tās masas ir sarakstīta. Un es redzu, man viņš prātā ir noapaļojies, ir izdarīts pats galvenais, ir uzrakstīts fināls. Man to savā laikā mācīja mani dramaturģijas skolotājs Dainis Grīnvalds. Kas svarīgi ir. Es atceros, Dainis, man labs draugs bija. Saprast, ar ko tas gabals beidzās. Svarīga ir fināla aina. Un tā, kad tu saproti to fināla ainu, tad tu vari radīt klāt visu pārējo darbu. Man Rozīša romānā ir fināla aina, kā Rozīts vēro savas bēres, un viņš redz viņa bērēs, kuri viņam dzīves laikā klupināja, nepalīdzēja, un kur tagad pārmetuši kažoku uz otru pusi viņa slavina, ja, un tad viņam liekas ļoti derdzīgi, viņš sēž uz sava zārka, viņu nes, teiksim, jā, tad nes to, gan viņa to vēli, gan to viņa ķermeni, un tad viņš jūtās tā diezgan neomulīgi, viņam liekas, ka pārāk pompos tiek sarīkots viņa bērs, ja. Tā kā, tas ir tāds rozītīm fināls. Bet runājot, tev tam romānam arī izkristalizējies, ir arī nosaukums, tev ir kaut kāda skaidrība, vai kurā izdevniecībā tu viņu sniegs iekšā? Visticamāk, es došos uz dienas grāmatu, kur iznāca tas pirmais romāns. Nosaukums darba versijā vienkārši Alīdas grāmata, Alīda manas pašas māmiņas vārds. Es jau domāju par to, ko es likšu uz vēka, jo savas grāmatas es visu pat esmu maketējusi. Starp citu, es gribu parādīt, pie kā es šobrīd strādāju. Tā nav mana grāmata, tā ir Sandras Ratnietes un Kristapa Vecgrāvja dzejas grāmata.
Lūk, es tieši šobrīd laboju korektūru pirms nodošanas tipogrāfijā. Es parādīšu. Jā, jā. Lūk, tā izskatās. Un tagad es parādīšu arī vāku. Tādā ziņā ir labi, nu, teiksim, tas, ka pati maketējot, es varu brīvi rīkoties ar rindkopām. Nu, tad svešam autoram tā vienkārši bez atļaujas nepārsitīs jaunā rindkopā kaut kādu tekstu, lai viņš tur ieejot lapusē, lai aizpildītu līdzi rindas kārtu. Viņš var sākt Tā protestēt. var izdarīt. Jā, svešs autors var sākt protestēt. Tā, es tagad parādīšu. Tā, tūlīt man atvērsies Photoshop. Starp citu, es strādāju visām licencētajām programmām. Tu arī InDesign arī strādāja? InDesign, nu, CS, Adobe CS, šitas te komplekts, jā, viņš nav lēts, bet, nu, ko vajag, to vajag. Jā, tāds poētisks vāks. Tāds, Redzēji, ja? jā, nedaudz mistisks, nedaudz poētisks, jā. Šis būs vāks Sandras Ratnieces un Kristapa Vedgrāvja grāmatai. Nu, te vajadzētu ar Sandru Ratnieci un Kristapu arī aprunāties. Tas ir ļoti interesants stāsts, kā šī grāmata viņiem radās. Un es patiešām uzskatu, ka grāmata ir interesanta. Jā, es drusku reklamēju, man nav žēl. Nē, tu drīkst. Bet par to vārdu ir atsevišķs stāsts. Tas ir mans akadēmijas beigšanas diplomdarbs. 1995. gadā es beidzu Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu ar diplomdarbu ofortu, kurš sastāvēja no 5 daļām. Šis ir viena no tām. Oriģināls, starp citu, bija melnbalts. Nu, galvenais tas. Oriģināls, viņi visi ir oriģināli. Galvenais novilkums, kuru es prezentēju diplomdarba aizstāvēšanā, bija melnbalts. Bet šis te, kurš nokļuva pie Sandras, ir viens no eksperimentāliem tādiem krāsu novilkumiem. Daudzus gadus pēc tam kaut kādā sakarībā es uzdāvināju Sandrai. Un tas viņā ierāmārs nostāvēja mājās istabā. Viņa ar šo glāznu bija, nevis glāznu, bet oforu bija dzīvojusi kopā vairākus gadus. Nu, un tas viss ir finalizējies tā, ka šis taps par grāmatas vāku. Nu, tā interesanti. Jā, es iemetu čatiņā savas 7. dzīvo grāmatas vāku, kurš iznāks augustā, šis dzīvoja krājums. Var čatiņā apsīties. Es pats arī dizainu taisīšu tajā grāmatā. Es ar pēdējā laikā es vairs dzejas grāmatām, es īsti vairs neusticos māksliniekiem, jo tāpēc, ka es pats esmu tajā tik dziļi iekšā, ka man gribās arī dizainu pašam taisīt. Halo, tu tur esi? Nē, es esmu. Tu redzēji čatiņā, ja? Internets raustās. Man it kā neraustās, es nezinu, pašlaik. Man noraustījās, man sastinga attēls un pazuda mazliet tava skaņa, bet tagad viss ir ok. Nu, tu apskatījies čatiņā to vāka, es iemetu tev vāka skici vienkārši. Tā, new message, neredzu. Čatiņā es iemetu iekšā vienkārši to vāka skici. Pēc viņš. WhatsAppā? Nē, šajā Zoom chatā. Zoom chatā neredzu. Man te kaut kāds tur rādās sievietes 5 gada laiki. Nē, sieviete 5 gada laikiem. Jā. Kas tas ir? Pastāsti par to. Nu, jā, man ir tāda doma tāda, ka 5. gada laiks, protams, kā mēs saprotam, ir mīlestība. Un tā doma ir tāda, ka vienkārši patiesībā es sapratu, ka mana sieviete 5 gada laikiem, jo citas sievietes ir tikai tādas, ar kurām dzīvot kopā, bet šeit es varu piedzīvot katru gadu 5 gada laikus. Un tur būs gan sonetu vainagi,
gan sonetu vainagi tur būs manējie, gan arī būs mīlestības vēstules. Tā kā, tāda dzējā, mīlestības vēstules dzējā, ko es tā kā rakstu savai sievai. Cerams, ka viņus kāda arī atbildēs. Nu, kaut kā tam. Tāpēc, ka ir svarīgi, man pat svarīgi, ka dzīvesbiedrs ir arī tava mūza vai mūdzis, ka viņš arī tevi iedvesmo. Jo man liekas, ka es nezinu, kā tev ir, bet man liekas, ka ļoti literātam ļoti grūti dzīvot ar cilvēku, kurš totāli nepieņem to, ka viņš ir rakstnieks, ka viņš, piemēram, radoši var iegrimt savā tajā citpasaulē un kaut ko radīt. Piemēram, man ir rozīša romāna, es pabeidzu 5:30 no rīta, jo vienkārši man rozīts pateica, ka te vēl vajag kaut ko palabot, šitien kaut ko palabot, šitien kaut ko izmainīt. Viņš man neļāva ātrāk sūtīt, kamēr viņš man līdz 5:30 nelaida gulēt, un tas bija eiforiski. Un tā tas notiek vienkārši, kad es ar kādu varoni tur, nezinu, 6 gadus mūžu pavadījis. Nu, tas jau tas klasiskais stāsts par to, ka praktiskās rūpes un sadzīve un ģimeni traucē to lidojumu, un beigās atkal traucē sievai gulēt. Zini, kā man ir, es esmu ļoti kā savā apzinīgumā, es varbūt esmu to sevi pagājis patiešām ļoti ierobežojis kaut kādās atsevišķās telpās. Neesmu laidusi viņu ārā traucēt ģimenes sadzīves procesu. Man jebkurā gadījumā pirmā vietā bija ģimene. Ģimenes vajadzības. Ja man ir jāgatavo vakariņas, es viņas gatavošu un rakstīšu pēc tam. Es nekad nepateiktu, o, man tagad ir iedvesma, ziniet, tieciet paši galā. Ja? Tā nebūs. Es vienkārši tāda esmu. Bet es pieņemu, ka ir dažādi veidi, kā cilvēki ar to sadzīvo. Maniem vecākiem tēvs bija mākslinieks. Nu, viņš arī Dadzī strādājis, tā saprotu. Viņš ilgus gadus strādāja Dadzī. Viņš bija dārga mākslinieckais redaktors. Jā, un No viņš strādāja kopā, abiem. un viņš strādāja kopā ar mana tēva draugu Igoru Palko, kurš tur bija kaut kāds tur redakcijas sekretārs vai kaut kas tāds, kurš tur, tur organizēja tos darbus. Tā es izmaz. Mans tēvs ir viesojies vairākas reizes Daģa redakcijā. Jā, Daža redakcija ļoti ilgu laiku atradās Preses nama 17. stāvā. Preses nama kafejnīcā un ēdnīcā visi satikās, sapazinās. Tas ir atkal viens liels atsevišķs stāsts, par ko mēs varētu runāt stundām. Var sakot tā, maniem vecākiem bija tā, bija jā, šis konflikts, jo tēvs noteikti rudenī sarkanu rudens lapu laikā gribēja braukt uz laukiem un gleznot plenērā. Viņš paralēli visai tai Daža būšanai un karikatūru zīmēšanai, viņš gleznoja, viņš nopietni gleznoja. Jā, kāpēc tev tur atkal tagad jābrauc? Mums tur ir dzīvoklis jāremontē un kas tur. Bet tas bija tāpēc, ka visi tie padomu laiki, viņi bija ļoti smagi arī tādā sadzīves ziņā, ka nekur neko nevarēja dabūt. Viss bija jāorganizē caur blatu. Tur nevarēja tā kā tagad vienkārši samaksā un tev atnāk un izremontē virtuvi. Tev pašam bija jāgādā par kaut kādiem elles gandziem, tur flīzes un Krāsu buņģis pašam jāstiep, jā, es atceros, jā, bija briesmīgi. Jā, šis te sadzīves moments bija tā rīvēšanā, bet, man kaut kā es to nejūtu. Citi laiki ir. Tagad sadzīves, ka patiešām daudz kas ir daudz nesalīdzinām vieglāk. Nē. Labi, bet, teiksim, tavs tētis arī redzēja kaut kādus tavus pirmos literāros mēģinājumus, ko viņš teica, tu tur kaut kur skolas laikā mēģināji, nezinu, rakstīt tur avīzē pionieris vai kam tu kaut ko varbūt sūtīji savus darbiņus. Oi, nē, es sāku rakstīt, nopietni sāku rakstīt tikai augstskolas laikā jau. Mans pirmais dzīves biedrs vispār arī bija radošs persona, mūziķis. Tur viss tā 90. gadu bohēma, tas viss bija kaut kā pašsaprotam. Bet vēlāk
kad es iepazinos ar tagadējo dzīves biedru, es jau biju autore un jau biju izdevuši tur pirmos divus krājumus. Ka, nu, Kad nav bijis tādi jautājumi, kāpēc tev vajag rakstīt un ko tu no tā gribi. Es vienkārši to jau akceptēju. Nu, redzi, kad iepazīstās cilvēki tādā nobriedušā vecumā pēc 30, tad tas tomēr ir savādāk. Tad jau akceptē otru Nu, personību. jā, nu es arī, protams, man tagadējā sievas iepazinos, ka man bija 38, viņai bija 28, un tas ir nobrieduši cilvēku lēmums sajiet kopā, loģiski, jā. Jā, nu, protams, tur skaties, nu, jā, kaut kā savādāk. Nu, labi, un tad tu rādi pamatā šajā būtībā tādā bēniņa mansarda, tajā gaismas pielietā telpā, kur var arī gleznot, būtībā tādā vietā, kur tev gaisma spiež no visām pusēm iekšā. Man šeit ir ļoti interesants plānojums. Man ir viens, trīs, nu šis ir mansards, otrais stāvs, Nu, jumta es, es, stāvs. zi- es zinu, kas ir mansards, jā. Jā, te man ir skurstenis pa vidu. Te man ir jotuļu krāsnis. Jā, te tev ir jauks vilks sunīts, kurš tagad brīnās, Tā, kas nonāca kadrā. te man ir darba vieta. Ļoti, ļoti, ļoti jauks tāds retro stila rakstām galds. Nu, šī principā ir dārga māja. Pirms kaut kādiem pagājušajiem, kad tas bija. Nu, jā, mēs apprecējāmies ar vīru 11. gadā. Toreiz dzīvojām dzīvoklī Juglā. Un, es gribēju māju. Bet nu, tāda kārtīga māja kaut kur Rīgā ar mūsu radošo un pusradošo cilvēku ienākumiem nevarēja atļauties. Tāpēc mēs nopirkām dārgu mājiņu būvniecības stadijā, kā žargonā saka, ņedas strojku, plakanciem rajonā. Es zinu, tas ir ķekavas novads plakanciem. Es zinu plakanciem. Uz robežas starp ķekavi nolēna apkārt. Bet viņš skaitās, ja plakanciem skatās pie ķekavas novada, tomēr šobrīd man liekas, kad ir. Viņš daļa skaitās pie ķekavi, otra daļa tur skaitās pie Olainas. Pie Olainas. Tur tā interesanti ir tā robeža iet kaut kā pa virsmu, tad dzīvoja man rajonā. Bijušie kūdras purvi, kas tika uzlaboti, uztaisīti kā mazdārziņu kolonijas. Jā. Kūdras purvi, mazdārziņu kolonijas, meži. Nu, tā diezgan it kā tāds nomaļas rajons. Bet tur bija lēti zemes gabali, lētas mājas. Lēti zemes gabali, lētas nedostrojata. Un, jā, mēs. Un tas bija vērtīgs periods, kaut kur nopirkām 11. gada rudenī. Tad mēs visu to ziemu pa sestdienām, svētdienām braukājām. Un jā, nu šobrīd beidzot ir tā sajūta, ka mums ir finalizējies. Un jā, nu paši savām rokām arī visu izdarījām. Es esmu stiepuši riģipšus, krāvuši dēļus, palīdzējusi pilnīgi visos darbos. Galvenais darītājs bija vīrs, jo, nu, viņš pēc pirmās pamatprofesijas viņš ir dārzkopis, bet pēc tam viņš ir apguvis arī elektriķa specialitāti un visu pārējo remontu. Nu, labi, un šobrīd tu dārzā arī, piemēram, tev kaut kādi dzējoļi dzimst dārzā, tu tur kaut kādā šūpuļu tīklā, varbūt ābelē iekārtā sēdi, klausies putniņi čivina, tu dzer kaut kādu pašdarinātu morsu, teiksim, un šūpojies un raksti dzējojas. Tev tā ir tādas iespējas, teiksim, atslēgties no visu un vienkārši dārzā rakstīt dzējojas. Nu, tagad, jā, pēc 10 ļoti smagiem gadiem
Naudas jau arī man nebija. Es strādāju maksimāli daudz un maksimāli visu, ko varēju. Naudas jau nevienam nepietiek. Radošie cilvēki jau arī īstenībā nemāk to naudu taisīt vai vairot vai kā. Nu, viņi, nu, radošie... Kurš ir arī piemēri, kam ir nauda. Nē, nē, Bet, nu, nu, labi. labi, vērts sakot, rezultāts ir tāds, kāpēc tās 10 gadu ilgās briesmīgās pūles mums ir vainagojušās ar skaisto finālu. Iestādītās ābeles tūlīt būs lielas, tūlīt viņas ziedēs, un jā, es tagad beidzot varu, jā, iziet ārā un smuku tur dzert kafiju zem ziedošas ābeles, jā. Nu, Tas man tagad ir. bet tev dzējoja labāk rakstās telpās vai brīvā dabā? Kā kurā vietā? Ir bijis vēl Jūglas laikos, ir bijis, ka es esmu tramvajā rakstījusi. Jo vienkārši tajā brīdī tas dzējolis atnāk. Kā tev ir? Man ir bijis, ka es eju pāri Vanču tiltam un es dzēju iekšā uzreiz īziņās vienkārši telefonā, jo man nav uz kā pierakstīt, ka man nāk dzējoļi. Nu, man ir bijis, ka jā, kad uz tiltiem ļoti labi rakstās dzējoļi. Īstenībā, nu jā, un Elsbergs arī tad labi arī var sakot, novērtēt tavu to dzējas krājumu dzēju. Par to, ka dzīvot ziemā, to mācījies noteikti vēl atgriežoties pie šīs grāmatas, ka Elsbergs Jānis ir mācījies no šīs grāmatas dzīvot ziemā, no kuras mēs tagad esam tikko aizbēguši. Nu jā, un es saprotu, ka tu arī ar Māru Salēju un Edmundu Fridvaldu kopā darbojies tajā žurnālā Luna, ja, un tad tev žēl tie laiki, kad tas žurnāls Luna, taču laikam tomēr bija tāds underground literatūras tāds krējums, tāds, nu, es nezinu, noteikti nostalģija kaut kāda pēc tiem laikiem. Nu, tas bija ļoti sen. Forši, ka tu vispār atceries, ka vispār to kāds atcerās. Nu, tas bija 90. gadu pats briesmīgākais brīdis, kad Kultūra Kapitāla fonda vēl nebija. Publicēties īsti nebija kur. Jauniem dzejniekiem, jauniem literātiem grāmatas neiznāca izdevniecības. Nē, nu bija karoks tikai, ko vadīja Māra Zālīte. Vispārējais vēl bija karoks un bija literatūra un māksla. Nu jā, bet literatūra māksla ļoti politiska, ļoti politizēta tika, nu vienkārši literatūra māksla. Nu, es nezinu, nu literatūrā mākslā bija vēl daudz kas cits. Nē, Rūta, tu man... Literatūra mākslā brīdī jau sāka vadīt Dainis Īvāns 95. gadā, un viņa saucās literatūra māksla mēs, kur vairāk aizgāja uz publicistiku un uz politiku vienkārši. Jo. Jā, viņš aizgāja visam tādā publicistikas virzienā, bet, nu, dzēja tur bija, bet nu, katrā ziņā tā fakts, ka tajā brīdī, ka 95., 96., 97. šajā laikā bija faktiski tikai šīs divas platformas. Tādas valsts mēroga. Nu, protams, bija reģionālie. Agrāk, padomju laikā, līdz kādam 93. un 94. gadam, arī lielās dienas avīzes publicēja dzēju. Atceries, bija tāda avīze Labrīt. Tur bija, piemēram, dienā arī vēl bija Šobrīd par retam tikai rajona avīzes paņem kādu dzējo. Šobrīd Jā, pa vienam dzējolim. Nu, tad bija kaut kāds tur tas jauno autoru seminārs kārtējās. Es atceros šitos momentus labi atceries. Mēs sēdējām pēc tā semināra, tur bija kaut kāda kafejnīca netālu no Benjāmiņa mājas, vai pat ne pašā Benjāmiņa mājas pagrabā. Nu, jāsaka, godīgi dzērām. Tur bija Jānis Elsbergs, toreizējā pseidonīmā Ramba. Tur bija Edmunds Fridvalds. Viņš tika uzskatīts par skandalozu autoru toreiz. Jā. Tur bija Franciska Cimara, vai atceries? Jā, viņa bija problēmas ar redzi. Viņa raksta tādus detektīvus, tādus interesantus. Jā, viņa raksta. Franciska Cimara vēlāk aizgāja studēt dramaturģiju, bet šobrīd viņa raksta detektīvus. Šai kompānijai pievienojās bišķiņ vēlāk, bet nu viņš arī tur bija. Nu viņš jau jauniņš, Salējs jau jauniņš. Nu. Jā. Man liekas, ka kādu gadu jaunāks par mums, jā. Nē, manā vecumā. Jā, tomēr, jā.
Tomēr, jā, manā vecumā, 71. gada, bet viņš arī sāk rakstīt jau vēlāk, nekā parasti vidusskolas laikā, bet nu, arī apmēram ap manu laiku, studiju laikā. Nu, tā, var sakot, Elisbergam bija pazīstama tāda izdevniecība Enigma, Lomikovskas kundze, izdevniecības vadītāja. Viņš man sarunāja, ka jā, mēs varam tur reizi nedēļā tikties izdevniecības telpās. Toreiz vēl nekāda interneta nebija. Nebija internets parādījās 90. gadu beigās, jā. Un Lomikovskas kundzei nezinu, kāpēc šī ideja likās atbalstāma. Lai gan tā, paskatoties no tagadējām mārketinga un biznesa pratības. Nu, skaidrs, ka zaudējumi bija vairāk nekā ienākumi. Tas ir skaidrs. Protams, ka ideja bija absolūti traka. Bet, protams, tad mēs uztaisījām kaut kādus pirmos 3 numurus tur pie tās enigmas. Tāda enigma izputēja, tad es atkal atradu citu izdevniecību, kas bija ar mieru mūs paņemt. Sākotnēji viņš iznāca stipri neregulāri, tad, kad varēja sakasīt naudu. Bet sākot ar kaut kādu 4. numuru, viņš sāka nostabilizēties, tad jau bija parādījies Kultūra Kapitāla fonds, bija jau pienācis 99. gads. 2. numuru, starp citu, man atbalstīja Sorosa fonds. Es esmu Sorosa stipendijāta. Mēs visi esam sorosisti. Nu, es neesmu. Es no Soros neko neesmu dabūjis, bet es tev apsveicu, ka tu kaut ko dabūji no viņa. Tas ir labi. Jā. Bet, nu jā, var sakot, tad viņš pārdzīvoja vēl kārtējo. Kaut kā pastāvēšanas laikā ir nomainījušies vairāki oficiālie izdevēji. Nu jā, bet līdz ar to tu neesi ar to 90. gadu bohēmu uz jūs, tu esi uz tu. Tu esi bohēmas viena no grandamā dāmām, tu esi to bohēmu veicinājis caur šo žurnālu Luna veidošanu. Tu esi līdzatbildīgi par to mūsu dēkaino paudzi, ja? Par visu to, ko mēs piedzīvojam 90. Bet, nu jā, smieklīgākais visā tajā bija tā saucamās, nevis tā saucamā, tas bija diezgan nopietni literārās konsultācijas. Mēs nospriedām, ka mums interneta nebija joprojām. Līdz kādam 99. gadam mēs visi bijām nabagi. Un jūs noteikti likāt sludinājums kaut kādos laikrakstos, ka jūs ar telefonu numuru, ka jūs sniedzat šīs konsultācijas. Jā, mums bija literārās konsultācijas vai reizi mēnesī, vai 2 reizes mēnesī tajās izdevniecības telpās. Tur sāka nākt jauni autori. Atnāca Kāras Vērdiņš, atnāca Indāns Pujāts. Tur bija daudz baigi forši talantīgie cilvēki. Nu, literatūrā tā nopietnā rakstniecībā no tiem visiem ir palicis Vērdiņš, Pujāts. Indāns izdeva pirmo dzējas krājumu, un tad viņš attālinājās no dzējas, bet viņš, starp citu, joprojām ārkārtīgi forši fotografē. Bet man tā uzreiz jautājums ir, kā tu šobrīd skaties uz tiem saviem pirmiem 2 krājumiem, Vēstuli Saulzemes un ikdienas dzīves? Kā tu uz šiem krājumiem skaties šobrīd ar šodienas acīm? Vai tu esi lepnā par šo krājumu saturu, vai tev liekas, ka varēja labāk, vai kā tev šobrīd? Nu, tomēr tu esi tā kā jau nobridušāka literāta nekā toreiz. Nu, pirmais krājums bija diezgan tomēr gatavs, jo tas bija arī tas brīdis, kādam nebija kur publicēties, un es viņu diezgan ilgi nāsāju, kamēr beidzot radās iespēja izdot. Un arī tikai tāpēc, ka 99. gadā radās Kultūra Kapitāla fonds. Man viņš patīk. Es būtu savādāk viņus noformējis, bet toreiz es vēl pati nemācēju maketēt. Es gāju pie kaut kādas izdevniecības maketētājas, un man pret vizuālo pretenziju. Otrs krājums
Es tagad varbūt redzu kaut kādas tādas lietas, bet nu, viņš ir kaut kādā mērā absolūti autentisks tam brīdim un tam laikam, kā es un manis tas no tā saucamais burbulis dzīvoja. Jā, bet vai nebūtu veiklāk, bet vai nebūtu trāpīgāk nevis ikdienas dzīves, bet ikdienišķā dzīve vai kaut kas tāds, ja tur ir kaut kāda urbānās dzīves vērojama, kaut kas tāds? Nu, nē. Kāpēc ikdienas dzīves? Tāpēc, ka jā, tur ir tāds ļoti vērojošs skats. Tas vērojošais skats ir tāds, kurš nu, notver garām slīdošas ainas. Visi man krājumi ir ļoti vizuāli. Tādā autofokusā, tā kā kad tu piezūmē ar fotoprātu, ja tu tādā veidā Jā, notver tas jā, jā. ainas. Tad ir tā, tu vēro, kā tev slīd garām dzīves. Nevis viena dzīve, bet daudzas dzīves. Nu, Garām. laika biedru vienaudžu dzīves slīd garām. Nu. Laika biedru dzīves. Man tur ir daudz visādi jauši un nejauši varoņi, kas braukā ar mašīnām un kas tur tusējās un strādā reklāmas aģentūrā. Nu, tā ir tīri tā mana vide, kāda viņa bija laikā no 2000. gada līdz kaut kādam 2005. Nu, labi, bet tu esi arī dramaturgi. Tev ir viena luga arī godalgot un iestudēta pa teātrī. Tad jautājums ir, kāpēc tu tajā dramaturgi, Inga Ābele, piemēram, daudz vairāk izvērsās pa teātriem, būdama prozaīķe. Tu jau gan jau arī varētu vēl kādas lugas rakstīt teātriem un viss notiktu. Zini, kā, īstenībā ir 3 lūgas, kas ir iestudētas. Jā. Pirmā ir iestudēta pat vairāk reizes Dailes teātrī. Kā viņi saucās? Dailes teātrī, pēc tam Berlīnā vienā mazā teātrī. Tāda bija stiprs ziemeļrietumu vējš, otrā lūga, kurus uzskatu par tādu, nu, savu labāko, to iestudēju Valmierā. Jā, tas ir atzīmēts literatūra LV, tas ir par to Valmieru, tas ir atzīmēts, jā. Jā, tur bija problēmas pašam iestudējumam, bet man faktiski, man vairāk neko nevajag, jo Normunds Naumanis bija to lūgu noskatījos pirmkārt iestudēju, un viņš bija paņēmis arī izlasījis pašu lūgu. Ko teātra kritiķi, diemžēl, nedarīja toreiz un nedara arī laikam arī tagad. Un viņš bija uzrakstījis dienā veselu atvērumu par to, cik laba ir lūga, ko viņš tur tik nebija saskatījis. Ļoti daudz visādas kultūras atsauces, ko es tur biju ielikuši. Un viņš bija pamanījis, citi nebija pamanījuši tur. Nu, jā, un tad... Saprati, ja Naumanis ir uzrakstījis šādu recenziju, neko vairāk nevar gribēt. Neko vairāk no dzīves vairāk nevar gribēt. Nu, labi, tad ar šī, teiksim, es domāju, ka nu, to ieraksta laiku mēs tā kā esam jau pierakstījuši. Paldies par dalību šajā rakstniecības virtuvē. Mēs centāmies pieskārties tavām dažām radošām šķautnēm. Protams, visas šķautnes nevar apskatīt. Es ceru, ka tev arī nebija grūti atbildēt uz maniem jautājumiem, kad bija daudz maz. Un kā saka, uz tikšanos arī kaut kādos literāros pasākumos. Es tagad